Tādu milzīgu ēku, tā kā tā graudu klēs, kur vienā galā varēja būt lopiņi, otrā galā galtiņi, pa vidu sienas malka un vispār 3 iekš viena jau bija zināms storija. Bet šī muiža nebija rēstēties. Šī muiža bija taube, piederēja baroniem taubēm, kur tu uzmanīgi pakāpietas nokatīsies. Jā, nekas. Jā. Nu, pēc tam pa sastāvdaļām Būs labi. mašīnā iekšā. Tad sastāvdaļas sajaukšu un būs tāpēc. Un, kad senči baroni Hāni dabūja mantojumā šo muižu, viņam radās doma mainīt nosaukumu. Bet jūs labi zināt, ka nosaukums nemētējās kā veca ķeizara naudā, paceltīgām viskādiem. Nē, dāmas, ir jānotiek kaut kādam zīmīgam notikumam. Un notikums ir sekojušas. Savā Ērbergī, par ko mēs tikko jau runājām, dzīvo kāds zemnieciņš, kas pazīdēs, ka Šenbergā ir gada tirgus. Kas ir Šenberga laikam zinies? Skaistkalne. Pilnīgi pareizi Skaistkalne. Ja jau nav būts, silti iesako, skaista vietā atbilst nosaukumam. Un viņam ir 5 siveņi, kurus met maisā iekšā, un kas tad ir 25 km līdz kuļu rūcens, viņš ir uz tirgus plekti. Uz šito laimi. No otras puses no germanišķiem, lai šatāk momentāli paņem sivenus, viņš mierīgi sirdi griež naudu baciņā, griež zirģeli rīķi, un priecīgu sirdi brauc vājās, jo pa ceļām ir 5 krogi, kur to sivenu naudu tā ļoti skaisti Tu, bet mēs sakam investēt. No vārda iekšā savi. Procenti nekādi nenāk. Laikam ne. Procenti nāk tik ārā pēc zināmā laika. Ja tos var saukt par procentiem. Tad pēdējā investīcija, kad 300 metru tālāk ir Ērberģes baznīca, savu 320 gadus vecā barona Taubas kapenēm. Prekī burtnieku kroks. Tajā iegāja zināmā mērā autopilotā, uztaisīs par pēdējo naudu investīciju. Autopilotā iznācis pie sava zirģeļa, atsējis no sliktas. Jūs zināt, kas ir sliktas? Jā. Moļi izglītos ļaudis priekšsatādiem. Un pats salmos ratos uz deguna aizgāja ciet. Ja mums, ja kāds sainvestējās par daudz, saka, viņš aizgāja ciet. Krieviskais ekvivalents ir oturubilums. To arī visi saprot. Zirģeli cietus uzsēž upi padzerties, tur pārbraukt ūdeņi tikai zaļie vadē līdz padusēm, pārvidis pāri, atstācis taisnu šeien, jo tur tas lielais zaļais pakauts, kas aizmugurēja. Tur bija tikpat milzīga ēka, tur bija barona zirgu stāvis un 2 dzīvokļi. Tur ir palicis tikai fragmentiņš no Lāgūža. Tur, kur atpūtas vieta, tur bija zirgu stāvis. Jo zirgu sajūt pa lielu gabalu. Un no rīta kapies istabā barona Lielkungam pasniedz rīta kapiju ar Goldbrandreina piešprici. Nu, kad es biju jauns un smuks, tad sauca par konjaku. Kā sauca konjaku? Tagad viņš sauc par konjaku. Tās attiecības tur par labu vienam dzērienu vai par otram to vēsturis Annālis absolūti nestāsta. Zelta brandvīns, jā. Nestāsta neko, bet tas jau nav galvenais. Galvenais ir tas process. Lai process atbilst laukiem, viņš attaisa logu, lai nāktu lauku aromātu. Un viņš nāk arī skaļiem, maisiem un tonām. Pagrūž logu, skatās, kas tur ir. Stāv zirģelis galvu nokāris, ratos guļ zemniecis, uz deguna salmos, ļoti skaļi elpo ar visiem galiem. Un pie zirga pamatīga zirgābolu kaudze. Mēs vācieši tādā seicā, saka, grosa šaize. Skaties, zili maudas atbilž logu, izbāz pieķu naurā. Augstēm, du, šmucig bauru, mit deine šmucige Fern, aber schneller zum Teufel, Donnerwetter un vēl daudz tādu vārdu, kur dāmu klābūt, es neizprošanos apkārtu. Bet, lai jums būtu ieskats barona dailumībā, man ir krieviskais ekvivalents. Krista Boga ģeda babu dušu maču. Lielākā daļa to saprot. Zemnieciņš izlasa no ratiem, nesaprot ne rīta, ne vakar. Viņam pat tas bēda investīcija burtnieku rokā, zināmā migliņā. Un viņš uzreiz prasa, uz kuru pusi ir mans Ērberģis? Uz kuru pusi man to šneleru un to visu garo maču? Jā, tu pēc 1-5 minūšu no šo vietu nebūs izgaisuši, es būs nokāpt lejā. Un ar šito instrumentu uzspēlēt 25 taktis, tev par to vietu, kur mugura jau vairāk nav mugura. Zemnieciņš pakam pa grožu spazbuza, kā rīta rasa, kā žīts pa mitiem, kā valsts pa daktīju. Jo kurš uz pokam 25 taktis pa pakaļu? Nevienu. Barona Lielkungs pabeidza savu rīta kapeju, jau bez lauku aromāta, un viņa prāta iekšā var ģenerāla doma. Viņš pasaules baronis Mariju, kur jums jau bija kaut satikusi Mariju, es izdot to dekrētu, to rīkojumu no šodienu. Šī vieta vairs nav Taube, bet gan Herbergene.
kā zemnieciņš to vārdu pateica, kur es nebiju dzirdējis, un man tas vārds tā iepatikās, un es tā iedomājos, ka viņš tā pasētu mūža. Tā mēs viņu nopelnījām, un tā mēs viņu godam nesajam. Bet es vēl no jums nešķiros, man laikam gaida mana kafija.